Sveiki, es esmu Elva un esmu Ģertrūdes draudzē jau gandrīz 4 gadus. Bet mans ticības ceļš patiesībā sākās nepilnu gadu vēl pirms tam, un šoreiz mazliet par to. Es nenāku no ticīgas ģimenes, un tas, ko es atceros no bērnības par baznīcu, bija tas, ka mēs dažkārt Ziemassvētkos aizgājām uz dievkalpojumu, un tur bija augsts, tur bija garlaicīgi, un es sprediķa laikā parasti gulēju. Pusauģu gados es pavadīju kādu periodu ar tādu jauniešu kompāniju, kas arī gāja uz baznīcu, un kaut kā caur visu kultūru un to pieredzi pusauģu gados es biju tādā vietā, kur es būtu varējusi atstāstīt to, ko Bībele raksta par Jēzus Kristus dzīvi, par viņa upuri. Principā visu evaņģēlija vēsties tā kā zināju, bet man neviens nebija pateicis, vai es nebiju sapratusi, ka tas kaut kā attiektos uz mani personīgi. Es to zināju kā tādu informatīvu materiālu, bet man nebija nekādas domas par to, ka man kaut ko ar to vajadzētu darīt. Un tad es savā dzīvē pirms 5 gadiem apmēram tādā pašā pavasara, vasaras laikā nonācu tādā nopietnā pārdomu vietā par jēgu. Un es sapratu, vienkārši piefiksēju, ka man dzīvē viss ir kārtībā. Ja tā meitene, kas tajā 15 gadu vecumā pavadīja laiku ar tiem jauniešiem, ja viņai būtu vaicājis, kāds, par ko viņa sapņo, vai kā viņa vēlētos, ka viņas dzīve izskatās, tad, kad viņai būs 23, viņa ļoti priecātos. Viņa būtu pabeigusi labu augstskolu, viņai būtu darbs, viņai tur būtu vēl visādas lietas, par ko viņa sapņoja. Un šķietami vajadzētu dzīvot ar sajūtu, ka viss ir brīnišķīgi un var vienkārši priecāties un baudīt, bet realitātē es tā nekad nejūtos. Man visu laiku likās, ka ja es dabūšu to vēl vienu nākamo lietu, ko es varēšu nopirkt, vai ja man būs vēl viena nākamā pieredze, vai tad, kad es sasniegšu to vai nokļūšu tur, tad es jutīšos pilnīga. Un es nokļuvu tur un sasniedzu tās lietas un nopirku tās mantas, un bija par to prieks, bet ļoti, ļoti īslaicīgs un gaistošs. Un vienkārši vienā brīdī es sapratu, ka tas nav normāli. Un es biju kā kārtīgs, normāls mūsdienu cilvēks, lasījusi visādas pašpalīdzības grāmatas un piefiksējusi, ka viņas visas saka, ka vajag pateikties. Un tad es tā domāju, pateikties kam? Pateikties gadījumam, nejaušību virknei, vai vajadzētu tomēr pateikties kādam. Tā bija viena mana pārdoma tajā vasarā, un otra bija tāda saistīta, bet mazliet citāda par to, ka, ja jau es saku, ka es neticu Dievam, ka Dieva nav, ka viss šis ir nejaušība, tad mana dzīve, tad pasaule un loģiski arī izsacinot mana dzīve šajā pasaulē, ka tas nekur nevirzās. Savukārt, ja es ticu, ka pasaulē ir jēga, ka tai ir kaut kāds mērķis, kaut kāds stāsts, un ka tā ir nevis nejauši uzradusies, bet radīta, tad arī manai dzīvei ir kaut kāda jēga un mērķis. Un pirmajā gadījumā es secināju, ka tādā gadījumā, ja nekam nav jēgas un manai dzīvei nav jēgas, tad man nav jēgas arī no rīta celties uz darbu, tad es vienkārši eksistēju līdz es nomiršu un kaut ko te padaru pa vidu. Otrajā gadījumā ir ļoti liela jēga tam, ko es daru, tam, ka es ceļos, tam, ka es kaut kur dodos, tam, ka es vispār dzīvoju. Un, liekas sacīt, ka pirmā opcija man nelikās tikpat simpātiska kā otrā, un kontekstā ar visām pārdomām par to, ka man viss ir kārtībā, bet es nejūtos kārtībā, un kam tad, lai es pasakos? Es atcerējos to, ko es zināju par Dievu, to, ko baznīca māca par Jēzu. Un, es ar tādu skeptisku nopūtu, bet domāju, labi, varbūt šo tēmu ir mazliet jāpapēta, varbūt tur vienkārši ir jāpaskatās, kas tad tur bija ar to Dievu.
Un es to darīju ar lielu tādu piesardzību un skepsi, jo man bija ļoti daudz viedokļu par to, kāda baznīca ir, ko baznīca māca. Man ļoti daudz kas nepatika un vispār daudz problēmu bija un ļoti daudz jautājumu. Jo es biju Bībeli mazliet lasījusi, un es zināju kaut kādas lietas, kas tur rakstītas, kas mani ļoti mulsināja vai kam es nepiekrītu. Un tad es vienkārši nolēmu aiziet uz vienu dievkalpojumu. Es domāju, labi, es pirms tam izpētīju internetā, tur tai draudzē bija ieraksti no viņu dievkalpojumiem. Es dažus noskatījos no tiem, tad es aizgāju. Un tas bija jau tajā pirmajā dievkalpojuma apmeklējumā, kur es vienkārši aizgāju paskatīties, kā tas klātienē izskatās, kas tur par cilvēkiem, kā es tur justos. Kad es sapratu, kaut kā sirdī saņēmu tādu ļoti skaidru domu, un tagad es saprotu, ka tas ir Svētais Gars, kas pie manis to darīja, ka es varu uzticēties Dievam vispirms, un ar tiem jautājumiem un visām manām pretenzijām tikt galā pēc tam. Kaut kas tajā dievkalpojumā bija tāds, kas manai sirdī pieskārās tā, ka es sapratu, ka es nezinu, kas tas ir, ko es vēlos un ko tas vispār nozīmē. Man nebija ne mazākās nojausmas, bet es kaut kā skaidri savā sirdī atvēru to, ka es varu Dievam uzticēties un ka es gribu kaut ko no tā, par ko runāja tas lasījums, kas bija tajā dievkalpojumā, ka es gribu kaut ko no tā, par ko runāja tas mācītājs, un ka es gribu Jēzum uzticēt savu dzīvi. Te nu mēs esam, te 5 gadus vēlāk, un es joprojām domāju, ka tas mans jā tajā pašā pirmajā dievkalpojuma apmeklējumā Jēzum, kad es pēc dievkalpojuma uzticēju viņam sevi pašu un savu dzīvi, ka tas ir mans labākais dzīves lēmums un lēmums ne tikai dzīvei šajā laikā, šajā radītajā jēgpilnajā pasaulē, bet arī labākais lēmums priekš mūžības. Paldies, Jēzu, ka vadi manu dzīves ceļu. Jā, es tiešām Tev, kungs, pateicos, ka esi pacietīgs un nepārmet manus jautājumus, manus varbūt muļķīgos jautājumus, un manas šaubas, un manus aizspriedumus, un manus apjukumus. Paldies, ka pacietīgi tos noklausies un neatmet man ar roku, ja kaut ko nesaprotu uzreiz. Paldies, ka sūti savu žēlsirdību un patiesību. Paldies, ka neuzspied man savu gribu, bet ka Tu esi ar mani pacietīgs. Paldies par manu brīvo gribu. Paldies, ka Tu esi to devis man. Es gribu šodien izvēlēties Tevi. No brīvas gribas, bez viltus un bez spaidiem, es šodien saku Tev jā, kungs, un aicinu Tevi manā dzīvē. Ienes tajā patiesība, lai tā mani dara brīvu. Es tiešām lūdzu, kungs, ka es vēlos, ka es varētu būt, ka es varētu vēlēties būt brīvai, izvēlēties Tevi, kungs, un palīdz man šodien izdarīt šo izvēli mazās lietās, un arī, ja vajadzīgs, lielās lietās manā dzīvē. Paldies tiešām, ka Tu no savas brīvās gribas izvēlējies nākt pie mums un piedzīvot to, ko Tu piedzīvoji, ko mēs varam lasīt Bībelē. Paldies, kungs, jā, ka Tu izdarīji izvēli savu brīvo gribu un ka Tu rādīji mums priekšzīmi, kā mīlēt, kā piedot, kā arī ciest, kā sāpēt. Paldies, kungs, ka Tu esi ar mums arī grūtos brīžos. Un paldies, ka es atdodu savu dzīvi Tavās rokās, ka Tu to turi un ka nekas to nevar izraut no Tavām rokām. Paldies Tev, kungs, par šo apusējo brīvās gribas lēmumu, kas valda starp mums, kungs. Es izvēlos Tevi, un Tu esi redzējis un izredzējis arī mani. Paldies Tev, Jēzu, paldies par Tavu žēlsirdību. Paldies par patiesību. Paldies, kungs, ka šī patiesība palīdz man dzīvot, palīdz just
palīdz izdzīvot savu dienu, manu dienu, šodienu, lai kuras arī esmu. Paldies Tev, Kungs! Paldies par Tev bezgalīgo mīlestību! Slavēts Tavs vārds, Jēzus vārdā. Āmen! Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņā savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko Viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv